Laipni lūgts video par vienkāršo atņemšanu. Vispirms mazliet atkārtosim vienkāršo saskaitīšanu. Kad es saku 4 plus 3, ko tas nozīmē? 4 plus 3. Ar ko tas ir vienāds? Mēs to varētu atrisināt dažādos veidos. Mēs varētu teikt, ka man ir 4 no kaut kā. Teiksim, ka man ir 4 riņķi vai arī, piemēram, man ir 4 citronu brokastīm. Tātad 1, 2, 3, 4 citronu brokastīm. Un teiksim, ka man ir vēl 3 citi citronu pusdienām. 1, 2, 3. Un tad tu vari saskaitīt 4 plus 3, skatoties to, cik daudz citronu man pavisam ir. Es pieskaitu 3 pie 4. Tad, nu, cik pavisam kopā man ir? Tāda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tā pavisam kopā man ir 7 citroni. Otrs veids, kā mēs to varētu atrisināt, ir zīmējot skaitu līniju. Un es to zīmēšu zeltainā krāsā, jo šī nav pietiekami plata, jau man paņem mazliet biezāku. Es to zīmēšu dzelteni, jo mēs runājam par citroniem. Tad, nu, šī ir mūsu skaitu līnija. Un es teiktu uzzīmēšu skaitļus. Vajag man jāsaraksta visi skaitļi. Tā ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tad tu par šo varētu domāt savot, labi, mēs esam skaitļu līnijas, mēs sākam ar skaitli 4, šis ir skaitlis 4, un mēs tam pieskaitām 3. Tad mēs virzāmies pa skaitļu līnijas priekš par 3 soļiem. Tad mēs esam 1, 2, 3, un tu nonāks pie 7. Tad tu varētu teikt, ka ja man ir 4 un es iegūstu vēl 3, tad beigās kopā man ir 7, ja arī es palienu 4 par 3, es arī iegūstu 7. Tad apstīsimies, kas ir īsta atņemšana. Tas ir par ko ir viss šis video. Man vajadzētu pareizībā tērēt laiku runāt par saskaitīšanu. Tad paņemsim šādu piemēru. 4 mīnus 3. Ar ko tas ir vienāds? Es nomainīšu krāsas, lai drusiņi interesantāk. Tad cik ir 4 mīnus 3? Atņemšana, ja mīnus ir pretējs saskaitīšanai, ja plusam. Tad saskaitīšanā tu iegūst kaut ko, kas ir vairāk. Tu pievieno. Es negribu izmantot vārdu pievieno, lai definētu saskaitīšanu, bet tas ir tas, ko tu dari. Man bija 4 citroni, tad man bija vēl papildus 3 citroni, savukārt atņemšanā tu atņem nost. Tad šajā piemērā, ja es iesāku ar 4 citroniem, teiksim, ka man ir 4 citronu šķīvi, tad šie 4 citronu šķīvi, ja es atņemu 3, tas ir, ja es saku mīnus 3. Tā vietā, lai pievienot šos 3 un iegūtu 7, es paņemtu šos 3 nost. Varbūt es tos appēru, arī varbūt es tos atdodu tev, lai pierunātu tev nosties visus šos mācību video. Tad, lai atņemtu 3 no šī 4, teiksim, ka šis viens aiziet prom, šis aiziet prom un šis aiziet prom. Cik daudz citronu tad mums paliktu? Skats, šis ir vienīgais, kurš neesmu izsvītrojis. Tātad mums būtu palicis viens citrons. Tātad viens citrons būtu palicis šis te. Tam nav obligāti jābūt tieši šim citronam, varētu atstāt jebkurš no šim 3. Vēl viens veids, kā mēs par to varam domāt, ir uzzīmēt to pašu citronu krāsas skaitļu līniju. Teiksim, ka šī šeit ir tā skaitļu līnija, un es pie tās pierakstīšu visus tos pašus skaitļus. Teiksim, tātad šeit ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Protams, atceries, ka šī skaitļa līnija turpinās, nepastāv tāds vislielākais skaitlis. Tu vari iedomāties pilnīgi jebkuru skaitli, un es vienmēr varēšu iedomāties skaitli, kas ir par vienu lielāks. Tad neeksistē tāds vislielākais skaitlis, tādēļ mēs šeit rakstām bultiņu. Es nekad varētu uzzīmēt skaitļa līniju pilnīgi visiem skaitļiem, lai kā atgriežamies atpakaļ. Tad mēs sākam ar 4 citroniem, vai ne? Tad, kad mēs pieskaitījām 4 plus 3, mēs gājām pa skaitļa līniju no skaitļa 4 uz labo pusi. Tas tāpēc, ka labajā pusē ir pieaugošas vērtības, tad mēs gājām no 4 uz 5, tas bija par 1 vairāk, no 5 uz 6 bija par 2 vairāk, un 7 bija par 3 vairāk. Tagad mums vajag atņemt no 4, ko tad mēs darām? Kā domā, ko mums vajadzētu darīt? Tā kā mēs atņemam nost, mums vajadzēs samazināt mums esošo citronu skaitu. Tad mēs atņemam nost 1, mēs iegūstam 3, paņemam nost 2, iegūstam 2, mēs paņemam nost 3, tad mēs nojām nost 3, vai ne? Tad mēs iesim atpakaļ pa skaitu līniju, mēs nonāksim pie 3, 2, 1, pie 1. Un tas ir šis viennieks šeit.
Tad īsi atkārtosim. Saskaitīšana ir tad, kad tu pavairo vai palielini kaut ko. Atņemšana tad, kad tu kaut ko samazini, ņem nost, ja domā par to par skaitu līniju, tad saskaitīšana skaitu palielināšanās. Iešana uz labo pusi, tad šajā gadījumā mēs palielinājām par 3, ejot uz labo pusi, un tā mēs aizgājām no 4 uz 7. Atņemšanas gadījumā mēs virzāmies pa skaitu līniju uz atpakaļ, tas ir uz kreiso pusi. Tad mēs samazinām par to daudzumu, kur tu atņem. Šajā gadījumā mēs samazinājām par 3. Mēs gājām uz atpakaļ par 1, 2, 3 un mums iznāca 1. Un otrs veids, kā šo saprast, ja man ir 4 citroni, es atdodu 3 projām, vai es apēru no 3, vai arī es nezinu, kur tie 3 ir palikuši, jo, ja es pazaudēju 3 no tiem, tad man paliktu 1. Tagad ļauj man tev parādīt dažas interesantas šķelus par atņemšanu. Tad mēs zinām, ka 4 mīnus 3 ir vienāds ar 1. Atļauj man parādīt tev vēl kaut ko, kas ir interesanti. Cik ir 4 mīnus 1? Mēs varam izmantot, kuru piemēru gribam, atrisināsim citronu piemēru. Reiķināsim tagad rāboliem, man jau apnika tie citroni. Teiksim, ka man ir 1, 2, 3, 4. 4 āboli. Man ir jauns rakstāmais, dažreiz nezīmē pareizi. Tad man ir 4 āboli. Un tad šis tas piemērs, kur mēs strādāsim. Un es gribu vienu no tiem apēst, tad vienam no tiem būs jāpazūd. Cik daudz ābolu man ir? Tā ir 3, 1, 2, 3. Tā ir 4 mīnus 1 ir vienāds ar 3. Un ja mēs to reiķinātu uz skaitu līnijas, ja mēs sākam ar 4, mēs atņemam 1, mēs noņēmām nost 1, tad mums palika par 1 mazāk, mēs ejam atpakaļ par 1 un mēs iegūstam 3. Abi veidi darbojas. Un vai tad tas nav interesanti? 4 mīnus 3 ir vienāds ar 1 un 4 mīnus 1 ir vienāds ar 3. Un tu varbūt teiksi, ka es speciāli izvēlējos tādus skaitļus, lai tas tā darbotos. Nekā izrādās, ka tas tā vienmēr darbosies. Es negribu ielīst pārāk lielās tehniskās detaļās, taču mēs jau pieskarāmies kaut kam, ko mācīsies vēlāk, varbūt kaut kad algebrā. Patiesībā es negribu tajā visā teikt iedzināties. Kā tas tā rodas? Tas izriet no tā, ka 3 plus 1, es negribēju tev visu galvā sajaukt. Nē, es man liekas, tev visu sajauc. Es tev parādīšu ko citu interesantu. Cik ir 3 plus 1? 3 plus 1 ir vienāds ar ko? Tas ir vienkārši. Tu jau to zini no vienkāršās saskaitīšanas. Tu vari sākt skaitu līnijas ar skaitu 3 un tu pievienot tam 1. Un kur tad tu nokļūsti? Tu nokļūsti pie 4. 3 plus 1 ir vienāds ar 4. Vai arī tu varēji sākt ar 1 uz skaitu līnijas un pieskaitīt 3. 1, 2, 3, 4. Un tā arī tad nonāk pie 4. Tātad mēs tagad zinām, ka tu šos var samainīt ar vietām. Abos gadījumos tas būs vienāds ar 4. Ko šeit redz? Tā ir daudz lietu, ko es šeit sarakstījis, un tās viss ir kaut kā cita ar citu saistīts. 1 plus 3 vienāds ar 4, 3 plus 1 ir vienāds ar 4. 4 mīnus 1 ir 3, tā ir 4 mīnus 1 ir 3. Būtībā 4 mīnus 1 un iegūt 3, tas pats, kas iet saka, ka 3 plus 1 ir vienāds ar 4. Vai ne? Tātad šis apgalvojums, kurā es saku, ja es 3 pieskaitu 1, es iegūstu 4. Tas tāpat kā teikt, ja es paņemu 1 no 4, es iegūstu 3. Tātad, ja es sāku ar 4 un virzos atpakaļ, es iegūstu 3. Tas pats kā teikt, ja es sāku ar 3 un virzos priekš par 1 soli, es iegūstu 4. Cerams, ka tas tev ievieš lielāku skaidrību par to, kas ir atņemšana. Nākamajā video es vienkārši risināšu tik daudz vienkāršās atņemšanas piemērs, cik tas ir iespējams 10 minūtēs. Un tad tu būsi gatavs pildīt uzdevumus. Uz drīz redzēšanos!